Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Ukraina risina sarunas ar Zviedriju, Amerikas Savienotajām valstīm un Franciju par kara lidmašīnu piegādēm. Par to žurnālistiem pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēc viņa teiktā, Ukrainas gaisa spēkiem nākotnē kopumā būs vajadzīgas 250 modernas lidmašīnas, arī zviedru Gripen, amerikāņu F-16 un franču Rafale. Pēdējo dienu Ukrainas raķešu un dronu triecieni Krievijā pa Belgorodas ūdenskrātuves Dambja reģionu noveduši pie ārkārtas stāvokļa izsludināšanas. Piedevām plūdu dēļ krietni sarežģījusies Krievijas bruņoto spēku loģistika pie Harkivas apgabala Vovčānskas. Federālā ūdens resursu aģentūra norādījusi, ka Dambja sabrukšana var novest pie aptuveni 1000 cilvēku mājokļu aplūšanas. Tajā pašā laikā Krievijas karaspēks ir atsācis mēģinājumus ieņemt Pokrovsku. Pilsētā notiek sīvas kaujas, darbojas diversantu un izlūku grupas, bet Ukrainas armija saskaras ar loģistikas problēmām. Pokrovska atrodas Doņetskas apgabala nocietinātajā daļā un ir būtisks loģistikas centrs Ukrainas aizstāvjiem. Latvijā Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija šodien sāka skatīt nākamā gada budžeta pavadošo likumprojektu paketi. Uz šodienas komisijas sēdi bija aicināta ministru prezidente Evika Siliņa un finanšu ministrs Ārvils Ašerādens, abi no Jaunās vienotības. Opozīcijas deputāti Siliņas valdībai pārmeta dzīvošanu pāri saviem līdzekļiem, savukārt premjere norādīja, ka liels izaicinājums bija budžeta sabalansēšana. Nauda nepieciešama gan aizsardzībai, gan izglītībai, gan, piemēram, demogrāfijas jautājumiem. Premjere arī sacīja, ka izpildīts solījums nepalielināt nevienu lielo nodokli, piemēram, PVN, tikšot strādāts, lai mazinātu birokrātiju, uzņēmējiem radītu lielāku elastību un rastu ietaupījumus. Latviju valsts vizītē šodien un rīt apmeklē Dānijas karalis Frederiks X un karaliene Mērija. Pēc svinīgās ziedu nolikšanas ceremonijas pie brīvības pieminekļa Dānijas karaļpāris tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un ministru prezidenti Eviku Siliņu, apmeklēja Latvijas okupācijas muzeju un kultūras akadēmiju, apskatīja Jūgendstila kvartālu Alberta ielā Rīgā, kā arī piedalās valsts prezidenta Rinkēviča rīkotajās valsts vakariņās par godu šai vizītei. Oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis lasāms, ka ordeņu kapituls nolēmis apbalvot gan Dānijas karali Frederiku X, gan karalieni Mēriju, kā arī veselu plejādi dāņu amatpersonu ar Latvijas valsts apbalvojumiem. Pirmdien, 3. novembrī, aptuveni 30 valstu diplomāti ekonomikas jautājumos dosies vizītē uz Latgali. Viņi iepazīs vietējos uzņēmumus un Latgales speciālās ekonomiskās zonas piedāvātās iespējas, tiksies ar reģiona uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem. Būs arī Latgales uzņēmējdarbības iespēju prezentācija un tīklošanās sesija pusdienas ar uzņēmējiem kultūras centrā Vārpa Daugavpilī. No 28. līdz 30. oktobrim virs Latgales un Vidzemes plānoti vairāki sabiedroto lidaparātu treniņa lidojumi zemā augstumā. Par to informē Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēki. Zemie lidojumi nepieciešami, lai piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbilstošas spējas, kas nepieciešamas kaujas un citu lidojumu veikšanai. Gan zemie lidojumi, gan tā sauktie augstie lidojumi, tas ir vispārējās un operacionālās gaisa satiksmes lidojumi, Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir īslaicīgs un cilvēkam un īpašumiem kaitējumu nenodara. Daugavpils reģionālās slimnīcas narkoloģijas nodaļa sākusi jauna maksas pakalpojuma sniegšanu – detoksikāciju paaugstinātā komforta palātā. Detoksikācija ir ārstniecisks process, kura laikā organismu attīra no alkohola, narkotisko vai citu vielu ietekmes, vienlaikus stabilizējot pacienta fizisko un psihisko stāvokli. Ārstēšana palīdz mazināt abstinences simptomus, piemēram, bezmiegu, trauksmi, svīšanu un tā tālāk, kā arī novērš iespējamās komplikācijas. Detoksikācijas laikā tiek nodrošināta arī nepieciešamo medikamentu un šķīdruma terapija. Paaugstinātā komforta palāta paredzēta pacientiem, kuri vēlas uzturēties atsevišķi un mierīgā vidē, vienlaikus saņemot pastāvīgu medicīniskā personāla uzraudzību un palīdzību. Pakalpojuma cena noteikta 180 eiro par pirmo gultas dienu, bet sākot ar otro gultas dienu 150 eiro diennaktī. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Radio.